Žigājos tagad jau atkal atgriezies savā laukuma pusē, bloķēts viņa sitiens un es teicu, ka Jančuks ilgi neklusēs. Un pirmā puslaika noslēgumā viņš par sevi tiešām atgādina. Pielaboja komandas biedra sitienu. Nu neaizgāja līdz Dumbram bumba. Tagad bīstami un Vadims Jančuks atklāja tomēr mača rezultātu. Pajuka nedaudz aizsardzība. Nedaudz pajuka aizsardzība Metai. Kirillis Ševeļovs darbojas kā balsta pussargs un turpat blakām nedaudz augstāk spēlē Japānisko Čiro, bet tagad pirmā iespēja vecpilniekiem Jančuks un rezultāts tiek atklāts. Vadims Jančuks spēles 13. minūtē atklāja spēles rezultātu, nu pamatīgs caurums izveidojas Daugavas aizsardzībā un Vadims Jančuks panāk 1-0, ne no kā praktiski izveidojas šis te moments. Gatavs Daugava. Neveiksmīgi izsita bumba tālāk prom no savas odlaukuma, vairākas ēc. Lokuma apspēlē 2-3 futbolstus un vēl izripina bumbu labi tur partnerim, šeit tas pats Žigājevs ieteļ un 2-2. Vadims Jančuks pēc Jūrija Žigājev, nevis Jūrija Žigājev. Drošiem soļiem sodlaukuma virzienā, bet nē. Jančuks izpildīs sitienu. Un pārliecinoši raida bumbu vārtos. Izdots vecpilniekiem panākt vadību jau pirmā puslaika izskaņā. Danils tālāk Žigājevam kreisajā malā. Žigājev centrējums. Sitiens un 2-0. Jančuks no vārta priekšas panāk 2-0. Metas labi puslaiku iesāka, bet tomēr vārtus gūst Ventspils. 2-0. Nospēles aptuveni šajā puslaikā. Aptuveni. Nepilns 25 minūtes nospēlē. Jančuks, Žigājevs Turkovam, Turkovs Jančukam, 1-0! 1-0, kas pār pretuzbrukumu. 3 piespēlēs un lieliskā sitiena pozīcija izgādāta ir Vadimam Jančukam. Lūk, šie 3 vīri tikko bija jūsu ekrānos, kas no tāda Suhānovs, labi spēlē Suhānovs, tiek līdz sodlaukumam, sitienu izdara ar dībēt, tas tiek bloķēts. Jančuks stiek pie bumbas un precīzi gar vārtu stābu raida to vārtos. Veiksme šoreiz tiešām ir vecpilnieku sabiedrotā. Nepaguva Dikoičs vēl. Labajā flangā Ignatāns bija. Žatkins, Ignatāns, tiks viņš pie bumbas, Ignatāns laba piespēle, var gūt arī vārds tagad vecpilnieki un rezultāts tiek atklāts un 1-0 Vadims Jančuks gūst vārtus un atklāj šīs spēles rezultātu pēc Ignatāna piespēles. Ilūkste ielaiž pirmos vārtus un Ventspilnieki var gavilēt 30. minūtē, rezultāts kļūst 1-0 un es domāju, ka tagad Ventspilniekiem pilnīgi noteikti. Pat Kreislī šeit Ventspilī jau veidojas, cerēs jau līdz 4. 2-0! Lūk, kā no spēles nekās nesanāca. Atlika man godīgi sagot paskatīties uz datoru ekrānu, kad rezultāts ir kļuvis 2-0. Nos diezgan asa lēķa sitiens. Un tu pusē, lūk, tas arī dod, bumba pie Žigājeva. Martīnes. Vēl viena piespēle un 3-0. Skaists uzbrukums. Mokpilds, bet skaists uzbrukums gal galā Ventspilniekiem. Martīnes pats arī varēja sist bumbu nolēc no kājas, bet pēc tam labi piespēle. Un Jančukam otrais. Pēc atkārtojuma noskatīšanās, bet tagad vārtu gūms iespējams. Vārtu gūms būs Vadimam Jančukam. Jančuks pret Labutu un Labuts uzmina bumbas lidojam virziem, bet tomēr Vadims Jančuks sita ļoti spēcīgi un galvenais arī ļoti precīzi vārtu augšējā stūrītī. 5-1 Ventspilnieki palielina pārsvaru un otru reizi šīs dienas spēlē panāk jau +4 un skaidrs, ka tagad Ilūkstei gan vairs nav nekāda variantu.